Sveiki! Es reklamēju un stāstu jums, jau stāstīju arī iepriekš manos video var redzēt par manu dokumentu veikalu. Es jau centos izskaidrot, kāpēc tas ir īpašs. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka, protams, man ir bijusi milzīga pieredze. Tā viss ir apkopot un ietverta šajos dokumentos. Es esmu pievienojis papildus klāt arī nepieciešamo atbalstu informāciju, lai jūs varat saprast, izvērtēt, sameklēt nepieciešamo informāciju par jūsu darījumu partneri, pārbaudīt viņa rīcības spēju, pārbaudīt līguma priekšmetu un daudz citi praktiski padomi, lai jūs sevi aizsargātu darījuma attiecībās. Nu, protams, neaizmirstam to, ka ja būs strīds un ja būs problēmas, tad galvenais, kas jūs glāb, ir šie pierādījumi, piemēram, šis rakstveida līgums, arī maksājuma uzdevums, kurus jūs pārskaitat naudu, kā jūs viņus atšifrējat, esiet korekti, atšifrējat pareizi, nevis jums kāds norāda, uzrakstiet parāda atmaksa. Ja jūs patiesībā veicat pārskaitījumu par kaut kādu preci pirkumu, tad līguma atcelšanas gadījumā jūs šo naudu nevarēsiet dabūt apakai, ja, piemēram, otra puse nav ko izpildījusi. Esam uzmanīgi un, protams, internets ir pilns ar ļoti daudz dažādiem bezmaksas paraugiem. Viņi var tikt izmantoti vienkāršās situācijās pie mazākiem riskiem un ar uzticību otram partnerim, bet tas, ko es redzu, bieži vien viņi ir ļoti vienkārši. Pārsvarā viņi ir aptuveni uz 2 lapām, nu, tur ir ielikts pats minimums. Tomēr to, ko es esmu pārdomājis un salikusi manos darījuma dokumentos, man ir skaidra šī procedūra, soli pa solim aprakstīta katrai no pusēm šīs atbildības, tiesības, pienākumi. Nu, protams, arī, kas notiekās tālāk, ja kādu no šiem apsolījumiem vai pienākumiem netiek pildīti, tātad ir mehānismi, kā rīkoties tālāk. Nu, un tad viens no tiem indikatoriem, šis līgums ir uztaisīts tā, lai viņš ir abām pusēm taisnīgs. Nu, ja jūs šādu līgumu iedodat savam partnerim, viņš saka, nē, šito dzēšam ārā, termiņu skaidru negrib noteikt, sankcijas par savu laicīgi izpildīto darba kavējumu negribu, un tā tālāk, ja, esiet uzmanīgi, tie ir viena no signāliem, kad var būt, vai arī, piemēram, atsakās, nē, es šādu apsolījumu negribu iekļaut līgumā. Šie ir viena no tiem gadījumiem, kad jāsāk uzmanīties, vai tiešām jums ir vajadzīgs šis darījums, un vai jūs tiešām vēlaties ar šo personu sadarboties, vai jūs varat viņai uzticēties. Ja? Un, protams, ir šaubas, ir vajadzīga gan tehniskā konsultācija par šiem līguma paraugiem, varbūt jums kādu priekšlikumi vai vienkārši juridiskā palīdzība nepieciešama, sazinieties, protams, ar mani. Mājaslapā ir mani kontakti, un lai jums ir droši darījumi un forši darījumi par